Labvakar visiem! Pirmkārt, sākšu ar to, vai jūs mani dzirdat? Ja jūs mani dzirdat, ierakstiet lūdzu čata lodziņā plusiņus vai jā, vai kaut ko tikpat aizraujošu. Aha, Jānis dzird, Kārlis dzird, Svetlāna dzird. Burvīgi. Šodien es izmantoju Kārļa laipno viesmīlību un viņa jaunākās tehnoloģijas, lai vadītu šo webināru. Čau! Jā, čau visiem! Labvakar tie, kurus es nepazīstu. Mani sauc Dace Damkevica. Parunāsim šodien mazliet par Zemzīno veselības koncepciju, par, es teiktu, diezgan jaunu skatījumu uz pārliecinošu veselību, to, kā sasniegt pārliecinošu veselību. Un svarīgi ir, kāpēc? Tāpēc, lai būtu veseli ilgtermiņā līdz sirmām vecumam. Daļa iespējams no jums nav vēl dzirdējuši neko par Zemzīno veselības koncepciju. Ja ir tādi cilvēki, tad ierakstiet kādu plusiņu vai kādu zīmi čatā, lai es saprotu. Jo bieži vien ir tā, ka man šķiet, ka visi visu saprot, bet patiesībā vajag mazliet vairāk vai sīkāk pastāstīt. Aha, kāds ir no jauna pirmo reizi. Prieks jūs šeit, ka jūs esat dalībniekos. Ceru, ka būs interesanti un noderīgi, jo es varbūt sākšu ar to, ka es mazliet pa sevi 3 vārdos pastāstīšu. Ar veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu jautājumiem es aizraujos jau sen. Principā, kopš sev atceros, kopš gadiem vismaz 20. Un es pat nezinu, kas bija tas impulss, varbūt vēlmē kļūt par dakteri, par ko es tomēr nekļuvu, varbūt arī labi, ka tā. Bet īpaši intensīvi šīs uztura un veselīgā dzīvesveida lietas esmu studējusi pēdējos 4 gadus. Taisnīgi esot kopā ar Zemzīno. Un ļoti daudz ir gan lasīts, gan lekcijas klausītas, gan būt dažādos kursos un semināros, un daudz kas ir apgūts, un šovakar man ļoti daudz jums gribas izstāstīt, kā man veiksies, es ar to iedot jums visu to pamatiņu, ko es jūtu, kas strādā, kas ir labs un derīgs mums visiem. Nezinu, kā man izdosies, es ļoti centīšos iekļauties 1 stundā. Kaut gan nezinu arī to, kā tas man izdosies, jo man ir jauna prezentācija šovakar. Redzu, ka cilvēki vēl slēdzas klāt. Man prieks redzēt, ka šeit ir ne tikai Latvijas pārstāvi, bet arī jau citas valstis pārstāvētas, Vācija un Lietuva. Sveiki visiem! Tas ļoti priecē, ka mūsu pulks arī aug un mēs kļūstam arvien starptautiskāki. Par ko mēs šovakar runāsim? Tātad par veselību, ļoti daudz par uzturu un par dažāda veida zinātni, kas ir tai visai apakšā. Runāšu par to, kas notiek mūsdienās. Principā, ja jūs varētu droši vien man piekrist, ja es teiktu, ka lielākā daļa cilvēku tomēr grib, lai veselība būtu kārtībā, lai organismā visas sistēmas, visi orgāni darbotos labi, stabili un savstarpēji sadarīgi, lai mēs būtu veseli, vienā vārdā sakot, bet nevienmēr tas izdodas. Es arī meklēju bildi šai ilustrācijai un bija grūti atrast tādu, kas to domu labāk pamatot, tāpēc paņēmu to pašu vienu, kas mums ir Zemzīno, kas arī ilustrē to, pie kurām lietām Zemzīno strādā, jo Zemzīno arī ir tāda organizācija, kas visu laiku attīstās, zinātne nestāv uz vietas un mums palīgā ir ļoti daudz, diezgan daudz labas pasaules klases zinātnieki, kas palīdz to koncepciju, veselības koncepcijas priekš pīdīt, lai mums visiem būtu no tā pēc iespējas lielāks labums. Zemzīno skatās uz cilvēku kopumā. Ja? Es arī esmu holistiskās pieejas piekritēja, jo cilvēkam nekas nestrādā atsevišķi. Kuņģis nekad nav kaut kas atsevišķi nodalīts no smadzenēm vai zarnu trakts vai vienalga, tas viss ir kopā. Bet, ja jūs tagad mēģināt iztēloties, ka jūs esat ārsts, jums aizsien acis, ja, un jums iedod
pataustīt cilvēku. Un ko jūs taustat, to jūs sakat, kas tas ir. Ja? Dažādas sistēmas vai lietas tiek novērtētas atsevišķi. Tā, diemžēl, ir mūsdienu medicīnas lielākā problēma, ka cilvēki neskat kopumā, bet ir lietas, ko skatās atsevišķi. Tur viens skatās uz degunu un saka, ka tas ir kaut kas viens, otrs savu stāstu un saka, zilonis ir pavisam kaut kas cits. Ja? Un tā veselība arī līdz ar to atšķiras. Ko tad darīt, lai mēs būtu veseli? Bet mūsdienu medicīna lielākoties tomēr balstās uz farmakoloģisko pieeju un uz to, ka, ja ir mums kāda problēma, kaut kas klibo, tad izraksta zāles. Un zāles, jā, ir ļoti lieliskas zāles, kas noņem simptomātiku, bet nopietnākos gadījumos, par ko mēs arī vēlāk runāsim, ir, diemžēl, zāles, kuras tā īsti cilvēkam nepalīdz. Ja? Un es pati personīgi, studējot, lasot, esmu nonākusi pie secinājuma, ka visa pamatā ir tomēr tas, ko mēs ēdam. Tu esi tas, ko tu ēd, es esmu tas, ko es ēdu. Ja? Un mūsu organisms arī attiecīgi rēģē. Vai nu viņš strādā, vai viņš pieklibo. Ja? Man palīdzēs šovakar ar zināšanām divi zinātnieki, no kuriem es esmu smēlusies pamatzināšanas un kas ir zem zīmo koncepcijas pašā pamatā un kas palīdz arī virzīt šo te koncepciju pasaulē. Viens no tiem ir Ole Eide. Viņš ir norvēģis pēc izcēlesmes, ļoti daudz pētījis taukskābes, kas notiek organismā ar šīm taukskābēm un balansiem un tādām lietām. Savukārt Pols Kleitons ir studējis farmakoloģiju visu savu mūžu un īpaši to, ka tas, ko mēs liekam mutē, ietekmē mūsu veselību. Jo arī Kleitons saka, ka principā visas lietas var stabilizēt un varbūt pat saslimšanas pagriezt atpakaļ, ja tās nav ļoti smagas ar uzturu, ar to, ko mēs liekam mutē, ja mēs to darām arī pietiekami laicīgi. Un es esmu sev dzīvē šo te pieeju arī izmantojusi. Ja kaut kas ir noticis ar manu veselību, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas visu mūžu ir 100% bijis vesels, ir šādi tādas ķibeles bijušas lielākas vai mazākas problēmas, bet tad tā mana pieeja ir tāda, tu vispirms atrodi problēmu, kāpēc organisms saka lidot, kāpēc tu tā locīto, piemēram, ir nodevusi vairāk nekā viņai vajadzētu, izlabo šo te problēmu, pārtrauc lietot to pārtiku, kas tev ir kaitīga, un tad pēc tam liec klāt tās lietas, tās vielas, kas tev ir nepieciešams, lai konkrēto sistēmu, kas pieklibo, pabarotu un atstāt atpakaļ uz kājām. Man šī sistēma strādā, es ceru, ka jums arī strādās. Lūk, ejam uz priekšu. Kas pasaulē kopumā notiek? Mums ir ļoti daudz dažādas fitnesa programmas, katrai gaumei, katrai iespējai. Mums ir ļoti daudz dažādu diētu. Cilvēki ļoti aizraujas ar diētām, tīpaši sievietes. Tur ir tāda un šitāda. Citas ir labas, citas ir kaitīgas, bet cilvēks pa visām varītēm grib izskatīties labi un arī justies labi, tāpēc viņš tiešām tās diētas izmanto un izmēģina. Mums ir ļoti dažādas skaistumkopšanas procedūras ar aparātiem, bez aparātiem. Mums ir dažādas vielas, krēmi, zieķi, ko mēs liekam sev virsū, arī skaistuma vārdā un labsajūtas vārdā. Un mums ir arī, protams, pati modernākā diagnostikas aparatūra medicīnā, tā kā mēs varam justies nosacīti pasargāt. Ja man kaut kas notiks, tad no dakteris sapratīs, kas ar mani notiks. Bet jautājums, ja tas ir kaut kas ļoti nopietns, vai tas dakteris man spēs tikai palīdzēt, ja? Kas tāds fundamentāls jautājums. Bet problēma ir tāda, ka neskatoties uz visām šīm labajām lietām, vienalga pasaulē ir ļoti daudz stresa, kas ir mūsdienu cilvēku fenomens, ir ļoti daudz lietu, kas mūs ikdienā ietekmē no ārējās pasaules, ar citu ne tikai stress, bet arī dažādi ārēji apstākļi, piesārņojums, ko mēs uzņemam gan caur
ādu, gan ieelpojot, gan arī apēdot. Ja, tas ir vēl ļoti nenovērtēts faktors, un es domāju, ka tas ļoti ietekmē mūsu veselību, bet to mēs maz varam ietekmēt, jo mēs dzīvojam tur, kur dzīvojam, un esam tur, kur esam, un starp citu Latvija tomēr ir vēl diezgan zaļa un tīra valsts. Ja? Stresam esam pakļauti visi, un stress arī ir viens no tiem faktoriem, kas ļoti ietekmē cilvēku veselību. Mēs esam resnāki nekā mums vajag, tā ir mūsdienu cilvēka arī tāds fenomens vai vispārēja tendence. Mēs esam slimāki nekā mums gribētos būt. Vakar, gatavojoties prezentācijai, lasīju pētījumu, izrādās 2016. gadā ir veikts pētījums Latvijā, kurā cilvēki tika lūgti novērtēt, cik jums ir laba veselība. Un mani diezgan šokēja pētījuma rezultāti, jo apmēram 50% cilvēku pauda pētījumā, ka veselība ir viduvēja. Visu vecumu grupas te tika skaitīts kopā tajā konkrētajā slaidā. Bija arī atsevišķi sadalījumi, tur es sīkāk neiedziļinājos, bet 50% tikai ir apmierināti. Un pārējie 50% sadalījās starp tiem, kas jūtās ļoti slikti, un starp tiem, kas jūtās arī ļoti labi. Bet tiem, kas jūtās ļoti labi, bija 20 līdz 30% apmēram. Ja, tā kā ir zināms pamatojums tam, ja, ka kaut kas nav kārtībā. Un to mēs varam tā kā mājās mazliet paskatīties. Ja kādreiz šī zāļu aptieciņa vai zāļu skatīts mājās varēja karāties pie sienas tāds maziņš, un tur bija plāksteris un jods un varbūt aspirīns, ja, tad mūsdienās mums jau ir lieli skapji vai lielas atvilknes, vai pat varbūt 2 atvilknes ar dažādām zālēm, ko var aptiekā nopirkt gan bez receptēm, gan ar receptēm. Tā kā tas arī ir zināms rādītājs. Bet tā kā man patīk, protams, arī zinātne, un man patīk apstiprināt faktus un saprast faktus, tad, ja paskatās, ko saka zinātne, tad tiešām ir bīstamas tendences pasaulē, jo kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem, diemžēl, ir ļoti daudz dažādu dzīvesveidu saslimšanu. Doktori viņus sauc par hroniski deģeneratīvām slimībām, kas pieaug arvien vairāk un vairāk un vairāk. Ja? Un ir tīpaši pēdējos gados, pēdējos 10 gados, un ja skatās uz priekšu, tad tepat tuvojās 50. gads, un mums, diemžēl, prognozē sliktu scenāriju, gan diabēts 3-kāršosies, gan Alzheimers 3-kāršosies, gan arī vēzis. Un normāli, ka neviena veselības aprūpes sistēma un finansējums to nespēs izturēt. Kas tam visam ir pamatā? Diemžēl mūsdienu uzturs labāks, sliktāks, bet viņš ir tāds, kā viņš ir. Mēs ēdam to, ko mēs ēdam. Ja? Un tas ir diezgan kopēji šādas tendences, tas, ko mēs liekam šķīvi un ko mēs pērkam veikalā, ir apmēram 95% cilvēku. Kas ir problēma pārtikā? Pirmkārt jau nepareizs uzturvielu balans, te es runāšu par taukskābēm, par taukskābu balansu šovakar. Ir ļoti daudz būtisku uzturvielu trūkums, tie ir gan minerālvielas, gan vitamīni, gan antioksidanti. Tas ir bardaks zarnu traktā, sauksim lietas īstajos vārdos, tur ir nepareizā mikroflora, gan zāļu dēļ, ko mēs ēdam, gan arī vispār cukuru dēļ, ko mēs apēdam, un daudz citu faktoru dēļ, ko mēs apēdam. Un tas arī ir kustība trūkums. Ja tīri statistika paskatās, mēs nenormāli daudz vairāk apēdam augu eļļas. Nav brīnums, kāpēc, tāpēc, ka viņas ir lētas, viegli pieejamas, turklāt iestrādātas ļoti daudzos pārtikas produktos, uzgatavos vai gatavos. Gaļu mēs ēdam arī daudz pa daudz. Cukuri un cieti saturoši produkti arī vairāk par 30% kā kādreiz. Es pat teiktu, ka vēl tas procents noteikti ir lielāks mūsdienās jau, jo šie dati ir skaitot līdz 2000. gadam. Bet svaigi dārzeņi, kas ir veselīga lieta, ja, un kas būtu vēlama mums katram ēst pēc iespējas vairāk, tāpat kā fiziskās aktivitātes ir stipri kājušas mazumā. Un, ja jūs tā uzmetat aci, ko jums pusdienu restorānā uzliek uz šķīvi, tad tur tā arī ir. Tur ir ļoti daudz ogļhidrāti, tur, piemēram, milzīga porcija kartupeļu, rīsu, griķu vai, vienalga kādu graudaugu produktu. Tur ir liels gaļas gabals pārsvarā vai zivs, ko ēd mazāk cilvēki. Un,
Dažas ēdamkarotes kaut kādu zaļumu, ja vispār ir. Un ļoti daudz cilvēku izvēlās arī tos zaļumus vispār neēst, jo viņam negaršo. Šāda veida pārtiku ēdot, mums neizbēgami rodas notiek kaut kas organismā. Un, es gribu runāt par augstgābju balansu vai pareizāk sakot disbalansu. Taukskābes ir dažādas, ir piesātinātie tauki, ir nepiesātinātie tauki, tur ir mononepiesātinātie, polinepiesātinātie, un no tādiem plašāk pazīstamiem nosaukumiem tiek izmantotas šī taukskābju grupi nosaukumi omega 3, omega 6 un omega 9. Divas no šīm jūs redzat uz ekrāna, tās ir omega 6 un omega 3, tās ir vienas no būtiskākajām, jo tās mūsu organisms nesintezē, tās mums ir jāpēd, un tas nozīmē, cik mēs daudz viņas apēdīsim, tik arī mums viņas būs organismā. Omega 6 ir ļoti, ļoti daudz gaļā, graudaugu produktos, auga eļļās, un savukārt omega 3 savā tajā bioloģiski visaktīvākajā formā, ko mums visvairāk vajag organismam, ir zivīs. Ir arī auga valsts omega 3, bet tā atšķiras. Mums šodien ļoti, ļoti interesē tā omega 3, kas ir zivīs, un tur ir 3 dažādas taukskābes. Augos ir viena taukskāba alfa-linolenskābe, savukārt zivīs ir DHS, kas ir dokosaheksaēnskābe, EPS, kas ir eikozāmpentēnskābe, un vēl viena DPS, kas nav tik būtiska, ja, kuras loma vēl nav tik būtiski atklāta zinātnē. Nu, lūk, runa ir par šīm divām. Kā cilvēkam būtu jābūt tā, ka šīs divas taukskābes mūsu asinīs ir 1:1, jo tā ir veidots mūsu DNS. Tad, kad mēs bijām mednieku vācēji vai vēl senākā laikā cilvēks attīstījās, tad mēs attīstījāmies tā, ka DNS prasa šīs taukskābes vienādā proporcijā. Ja? Bet cilvēks ēd to, ko ēd, līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem apmēram bija 4:1, kur omega 6 ir vairāk. Tas vēl bija kaut kā puslīdz pieņemami, jo cilvēks ar šādu proporciju organisms plus mīnus tiek galā, ja, diezgan normāli. Bet savukārt mūsdienās ir attīstījusies situācija, ka omega 6 12 reizes pārsniedz omega 3. Un pie tam šis rādītājs, tas ir vidējais rādītājs, Latvijā to skaitā 12:1, un šis rādītājs atšķiras, protams, katram cilvēkam no tā, ko viņš ēd. Ja? Cits ēd vairāk zivis, cits neēd zivis, un cits ēd vairāk gaļu, un, protams, ka tie rādītāji atšķiras, bet tas ir vidējais, un Eiropā mēdz būt arī vidējais, skaitot Dienvidu Eiropu kopā 15:1, un ASV ir vēl sliktāk, tur ir jau 25:1 un vēl trakāk. Es esmu redzējis cilvēks, kam ir 40:1, arī ļoti daudz bērnus, un ir ļoti daudz arī, teiksim, testi redzēti, kam tad ir pat 120:1. Ja godīgi, es nezinu, ko tas cilvēks ēd, es nezinu, kā viņš īsti turās kopā un kā viņš ir normāli vēl pie veselības kaut cik, ja, bet principā tas ir šāda tendence ļoti bīstama. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad omega 6 mūsu organismā pārsniedz ir 7:1, 8:1, 9:1 un vairāk, tad mūsu organisms, diemžēl, organismā rodas slēptie iekaisumi. Ja, šī ir ilustrācija no grāmatas Antikāncerība pretvēža dzīvesveids. Iesaku izlasīt, tur vesela krāsaina bilde šim tematam ir veltīta, atšķirībā no citiem tematiem, kas ir tāpat saprotami. Bet, ja mums ir slēptie iekaisumi pārāk daudz organismā, tad ar laiku tur vajadzīgi ir mēneši, gadi, pat vienalga, bet cilvēka organisms sāk klivot un rodās kāda var rasties. Visticamāk, radīsies arī kāda no šīm nepatīkamām dzīvesveidu saslimšanām. Savukārt omega 3 taukskābes, ja mēs viņus uzņemam pietiekami, tad viņas ir no tām, kas kontrolē šos iekaisumus, jeb dzēš pat iekaisumus, ja, šķidrina asinis normālā, labā veidā cilvēkam un regulē šūnu augšanu. Ja omega 6 ir par daudz, tad te grāmatā, protams, ir par vēzi runa, un tas arī velk uz to, ka tad, var rasties arī nepareizas šūnu, pārmērīgas šūnu augšanas, ja, vai vēzis.
Zinātne saka, ko? Zinātne saka to, ka šie hroniskie slēptie iekaisumi ir pamatā praktiski visām dzīvesveidu saslimšanām. Es te nerunāju par to, ka cilvēks noķēra vīrusu, gripu, piemēram, ja, tas ir kaut kas cits, bet šīs ir tās, kas rodās dzīvesveida rezultātā, ja, kur arī īsti līdz šim medicīna nebija sapratusi, kāpēc tas notiek, ja, bet pat tagad zinātne ir diezgan skaidri pateikusi, jā, hronisks iekaisums. Bet problēma ir tāda, ka medicīna ar šādiem hroniskiem slēptiem iekaisumiem galā netiek. Tās zāles, ko lieto, ko iesaka dakteri, tur varbūt tie dažādi medikamenti, viņi neregulē, nevar tikt galā ar šādiem hroniskiem iekaisumiem pilnīgi visā organismā. Jā, tas tā ir atkal simptomātika, tām zālēm atkal ir blaknes. Nu, var sakot, tur dziļāk neiedziļināšos. Nu, lūk, un ko Zemzīmā veselības koncepcija iesaka? Zemzīmā veselības koncepcija ir vērsta to, ka pirmkārt sakārtot šo te diētu, jeb uzturu, atjaunot pareizi omega-6, omega-3 balansu. Tam vajadzēs vismaz 120 dienas. Ātrāk mēs neko nevaram izdarīt, jo tas ir cikls, kurā nomainās visas mūsu organisma asins šūnas sarkanās. Un tad, kad tam ir vajadzīgs 120 dienas, un līdz ar to ātrāk mēs nekā viņus nevaram uzpildīt, ātrāk nevaram to balansu sasniegt. Un otra lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska, samazināt šos slēptos iekaisumus organismā. Tā kā pirmais solis Zemzīmā balanses koncepcijā ir sabalansēt sevi. Pats būtiskākais. Mēs to varam darīt dažādi, mēs to varam mēģināt samazinot omega-6 saturošus produktus uzturā, palielinot omega-3 saturošus produktus uzturā, ēdot vairāk zivis, bet tur tas nav viennozīmīgi, jo zivis mūsdienās ir viens no piesārņotākiem produktiem. Tur ir gan smagie metāli, gan citi brīnumi iekšā, un līdz ar to ir zivis, protams, ko vispārībā tādi ārsti, kas daudz runā, stāsta par uzturu, jā, tādi nav daudz, bet tie, kas arī ņem vērā uzturlietas, saka, nu, piemēram, lasi nevajag ēst biežāk kā vienu gabaliņu pusgadā, jā, šo te rūpnieciski audzēto lasi, un tas attiecās uz arī citām zivīm, jā, bieži vien, jo tā zivs lielāka, tur tunsis vai kas, tur var iekšā būt gan zivsudrabs, gan svins, gan citi tādi dažādi smagie metāli, kas principā mums atkal rada skādi veselībai. Tā kā tas nav viennozīmīgi. Zemzīmā, protams, ir viena no kompānijām, kas tad skatās, kā mēs varam to lietu risināt, un vēsturi nestāstīšu, bet Zemzīmā var piedāvāt pirmkārt sev pārbaudīt, ja, šo noskaidrot augstskābu balansu asinīs, cik daudz mums ir omega-6, cik daudz mums ir omega-3, kāds mums ir šis balans, un paskatīties arī vēl, kas notiek vispār augstskābēs. Jo katrā asins paraugā tiek analizēts 11 augstskābes, tās ir no apmēram 98% no asinīs esošajām, un tad, kad cilvēks iegūst šo tabuliņu, ja jūs redzat, tur vidū ir tāda Isle type of fat, tātad tauku veids, tad tur arī var skaidri redzēt, kas tas pa tauku ir piesātinātais, vai tā ir omega-9, omega-6 vai omega-3. Ja? Un principā viena lieta, ko pēc šī tabulas var noskaidrot, ir, vai jūs ēdat par daudz ogļhidrātus. Un to viegli var noskaidrot, paskatieties uz pašu pirmo augstskābi palmitīnu skābi, tie ir piesātinātie tauki, kur rodas no organisms transformē. Piesātinātie tauki organismam nav problēma, ja jūs viņus neapēdīsiet ar uzturu, organisms viņus radīs pats, sintezēs kaut kādā veidā, un palmitīna skābe līdz ar to ražosies organismā vairāk. Ja, tā kā, ja šīs te rādītājs ir stipri palielināts, tas nozīmē, ka jūs uzturēt par daudz ogļhidrātu, un es gribu teikt, ka tā ir mūsdienu cilvēku tāda diezgan liela problēma, jo ne tikai cukuru mēs ēdam daudz par daudz, balto parasto, ko pievienot visos daudzos produktos. Ja? It kā arī tādos, kur nevajadzētu būt cukuram. Maltā gaļa, piemēram, Rimijas, kā es pētīju, tur bija diezgan daudz cukuru klāt pievienots. Es nezinu, kāda iksa pēc, bet
mūsdienu pārtikas rūpniecība dara visādus zivs brīnumus. Nu, lūk, tā kā pēc pamatīnas kādas var noskaidrot oglehidrātus, jo oglehidrāti jau nav tikai cukurs, tie ir arī visi graudu valsts produkti. Un, ja mēs tos ēdam daudz par daudz, tāpat mums ir par daudz insulīna un, attiecīgi, visas tās sekas, ko šis insulīns rada organismā, ir cukurlīmeņa krasas svārstības un dažādas, dažādi stresi, ko organismā nodara, ko organismā izraisa pārmērīgs cukuru daudzums un organismam vajadzīgi šo cukuru pārstrādāt un dabūt laukā. Tā, vienkārši teiksim. Var paskatīties šajā testā arī mazliet ciešāk uz dažādām pārtikas grupām, jo taukus satur gandrīz visi pārtikas produkti, un līdz ar to ir iespējams izdarīt secinājumus, kurus pārtikas produktus mēs varam ēst bišķiņ mazāk, lai būtu labāks balans, un kurus mums vajadzētu palielināt. Pārsvarā 95% no cilvēku, kas ir pārbaudījuši sevi ar šīm asins analīzēm un testu, konstatē to, ka šie divas taukskābes no zivīm uzņem pārāk maz, un tās ir tā EPS un DHS taukskābes, kuras es iepriekš pieminēju. Savukārt omega-6 mēs ēdam pa daudz, un piesātinātos taukus pārsvarā arī ēdam pa daudz. Pēc tam, tā kā mēs esam sev pārbaudījuši, es atvainojos, man viens paziņojums piesējās. Tad, kad mēs esam sev pārbaudījuši, tad Zemzīno piedāvā labu izcilu produktu, ar ko sevi var sabalansēt. Uzreiz pateikšu, ka šobrīd šim te produktam tirgū nav alternatīvas, vismaz es tādas nezinu, cik ir skatīts, kas notiek tirgū, kādi omega-3 preparāti vai eļļas vai zivju eļļas tiek piedāvātas un cik ir redzēti testi, ko taisa cilvēki, kas lieto, ja kādus citus omega-3 preparātus, nevar sasniegt balansu ar aptiekas produktiem. Šeit, jā, balansa eļļa ir vienīgā praktiski, kas šo te taukskābu balansu starp omega-6 un omega-3 nodrošinās, kā es teicu, tam vajadzēs 120 dienas, un tas ir lielā mērā pateicoties eļļas unikālajam sastāvam, jo tur ir gan šīs te abas taukskābes, EPS un DHS lielā daudzumā, jā, apmēram 2,5 reizes vairāk nekā jebkurā aptiekas produktā. Tur ir polifenoli no olīveļas. Polifenoli ir ļoti spēcīgi antioksidanti. Viņi arī neļauj šīm taukskābēm oksidēties, ja, ne pudelītē, ne mūsu organismā, jo oksidēšanās ir milzīga problēma lielākai daļai aptiekas produktu. Tur ir iekšā, pateicoties produktu sastāvā esošai olīveļai, tur ir arī skvalēns un oleīna skābe. Oleīna skābē ir īpaša loma, tā ir omega-9, tā ir īpaša loma šai te eļļā kopumā, jo oleīna skābe no šī te omega-9 taukskābe palīdz organismā samazināt omega-6 līmeni un palielināt omega-3 līmeni, tas viņa tā bioķīmiskā daba. Tas tāds jaunums, to mēs iepriekš nezinājām, bet vislāk domājam, ka omega-9 ir, vienkārši omega-9, labi, viņi ir daudz riekstos, mēs varam ēst riekstus, viņi ir veselīga, bet viņai nav īpašas nozīmes organismā, tie ir bioķīmiski, bet izrādās, ka ir lielāka, stipri lielāka nozīme, nekā mēs to domājam. Un olīna skābe nesatur normāli neviens cits produkts. D vitamīns arī ir šeit pievienots, jo pārsvarā mūsdienu cilvēki dabiski viņu neiegūst, ļoti maz mēs esam saulē. Mūsu ziemeļvalstu klimats arī ir tāds, ka saulīte nav arī šovasar. Jā, paskatījos pa logu līst, nekāda saulīte nav arī. Jūs šeit esat vakarā, droši vien webinārā tikai tāpēc, ka līst, jo, ja būtu saulīte, jūs iet ārā saulīti paldīt. Lūk, tā kā ar balansu eļļu mēs varam sasniegt balansu 120 dienās. Ko dod pietiekams daudzums omega-3 organismā un vēl vairāk, ko dod balans. Ja? Jo viens ir tas, ka mēs mēģinam ēst omega-3 ar pārtiku vai ar uzturu bagātinātājiem, bet balans tad jau ir kaut kā pilnīgi cits stāsts. Šie, ko jūs redzat ekrānā,
ir oficiāli Eiropas Savienības pārtikas nekaitīguma iestādes, jeb EFSA, veselīguma norādes, ko mēs arī drīkstam stāstīt par šo produktu. Iegūsiet optimālu smadzeņu darbību, sirdsdarbību, labāku imunitāti, jo EPS un DHS tautskābes, omega-3, tātad tās no omega-3 grupas, ir ļoti, ļoti būtiskas daudz kur organismā, gan smadzenēs, gan redzē, tās ir vienas no būtiskākajiem taukiem, un tur kā omega-3, kas ir no augu valsts, alsi, alfa-linolēns kāda, tā nespēlē lomu praktiski nemaz, ja. Un iegūstot balansu un uzpildot savu organismu ar omega-3, jūs ne tikai samazināsiet iekaisumus organismā, bet uzlabosiet sirds, asinsvadu sistēmu, muskuļi labāk strādās, šūnas būs elastīgākas, oksidatīvais stress mazāks, mati nagi veselāk un veselāk kauli, ļoti, ļoti daudz būtisku ieguvumu. Bet es gribu ilustrēt to vienu no tādiem būtiskiem labumiem ar to, ka jūs panāksiet ar iegūstot balansu, papildinot omega-3 līmeni asinīs līdz 8%, no visām tautskābēm asinīs iegūsiet elastīgu šūnu membrānu. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja jūs iedomājaties šūnu tā kā olu, tad olas čaumeli ir šūnas membrāna. Šūnas membrāna ir atbildīga par to, lai notiktu laba vielu apmaiņa, labs metabolisms būtu cilvēkiem. Ja cilvēks ēd par daudz piesātinātos taukus, tad šūnas membrāna ir cieta neelastīga. Labās vielas netiek šūnā iekšā, sliktās vielas netiek no šūnas ārā. Mēs esam principā tā kā tā slēgtais atkrituma konteiners, kurš netiek vaļā no saviem mēsliem un nevar normāli strādāt. Jo, ja mums ir slikta vielmaiņa, tad mums buksē dažādas organismu funkcijas. Līdz ar to, ja mēs sapildām sevi ar dažādām polinepiesātinātajām taukskābēm, tad šūnas membrāna kļūst elastīga un organisms sāk strādāt tā, kā viņam jāstrādā. Un ilustrācijā apakšā ir asinsšūna, jo arī asinsšūnai ir membrāna, un asinsšūnai ir jātiek iekšā pašos sīkākajos kapilāros, jāpabaro sīkas smalkas smadzeņu vietiņas, jātiek līdz pašiem pirkstu galiem, lai netirpst pirksti, piemēram, jāpabaro organismus visos galos un visās malās, un šūnai ir jāsaspiežās, lai viņi tiktu iekšā sīkajā kapilārā, jo viņi ir mazliet resnāki par to sīko asinsvadu, un ja viņi ir neelastīgi, viņi tur netiek iekšā, un tad atkal kaut kam organismā kaut kas tiek, bet lielākai daļai netiek. Vēl kas? Paši svaigākie pētījumi. Viens pētījums bija, kas nesen ir veikts tieši par balansu. Ja? Par balansu mēs runājam, tad labs balans ir tad, ja mums ir 3/1 vai labāks, ja? Kur omega-6 ir tikai 3 reizes vairāk. Un vienā no pētījumiem vairāk par 6000 sieviešu tika pētīts vesels 15 gadus labākajā, skaistākajā vecumā no 65 līdz 80 gadiem. Un tika mērīts omega-3 daudzums šajā gadījumā. Vai ir zem 4%, kas ir vidēji arī Latvijā. Šāds ir daudzums asinīs cilvēkiem zem 4 vai 3,5 vai apmēram 4. Un vai arī ir otra grupa, kam bija virs 8%. Tas ir tas līmenis, kā mums katram vajadzētu būt. Un pētījuma secinājumi bija kādi, ka tiem cilvēkiem, kam omega-3 bija mazāk par 4% asinīs, bija krietni lielāka mirstības rādītāji. Tātad šie cilvēki šo 15 gadu periodā vairāk nomira. Nākamais pētījums. Tas iepriekšējais bija veseli cilvēki, tika pētīti, bet šeit savukārt tika pētīti cilvēki, kur jau ir piedzīvojuši sirdslēkni. Ja, un tika skatīts, kāds viņiem ir balans ar taukskābēm un vai viņi lieto vai nelieto statīnu medikamentus. Ja, jo tos parasti izrakstā, tas ir mūsdienu kā modes produkts, viņi izraksta cilvēkiem, kam ir sirds asinsvadu problēmas, kam ir bijušas lēkmes, ja, lai it kā viņus novērstu. Cita lieta, ka ir ļoti daudz avotu, kas saka, ka tie cilvēki, kas lieto statīnus, nomirst ātrāk, ja, bet labi, to es tagad nekomentēšu. Bet šeit bija saistībā ar balansu, un tas secinājums bija tāds, ka, ja tas statīnu lietotājs nav balansā, tad ir daudz lielāka mirstība šo cilvēku vidū. Tā kā tas ir vēl viens labs, teiksim, ja jums zinat kādu cilvēku, kas lieto statīnu grupas medikamentus, tad ir vērts parādīt mūsu balansu ēļotiem cilvēkiem, un tad komplektā lietojot ir daudz lielāka iespēja, ka to veselību saglabās, vai pat uzlabos.
jo ir bijuši diezgan daudz piemēri, kad asinsvaļa attīrās, holesterīna samazinās no balansa eļļas lietošanas, un pēc tam šie speciālie medikamenti vairs nav vajadzīgi, piemēram, asinsspiediena regulēšanai. Par statīniem nemāku komentēt vēl pagaidām. Nu, lūk, tā kā kopējais secinājums no šiem diviem pētījumiem cilvēks, kam ir balans starp omega-6 un omega-3 augstskādēm, mazāk slimos, bet dzīves ilgums būs lielāks. Jānis, labi, es nesapratu Jāņa komentāru, bet iesim uz priekšu. Vēl no svaigākajiem pētījumiem. Tika pētītas grūtnieces un bērna līdz dzimšanai, kas notiek ar šo cilvēku veselību. Apmēram 7000 sieviešu tika pētītas, un secinājumi bija ļoti interesanti, jo tie parādīja to, ka auglis labāk attīstās un veselība ir labāka auglim, labāks, tātad labāk parametri garumā, svarā veselībai ir tad, ja māte ir balansā, ja? Līdz ar to bērns saņem vairāk omega-3 augstskādus un arī bērns ir balansā. Ja? Mātei savukārt ir ilgāka grūtniecība. Tad jāsaka, žēl, ka tad, kad es biju stāvoklī, nebija šāda balansa produkta, jo tad iespējams arī es būtu izvairījusies no priekšlaicīgām dzemdībām, ja, kur man abas meitas ir priekšlaicīgi dzimušas. Un tas iespējams šāda ziņa arī ļoti daudzām sievietēm, kam ir priekšlaicīga dzemdību risks un kas grib labāku bērnu, tad arī tās varētu lietot balanseļu un būt veselākas. Un paralēli tika izpētīts, ka mātei ir par 50% samazināts risks, ka sāksies grūtniecības laika diabēts. Ja, jo šim diabētam, kā es saprotu, ir pakļauts apmēram 8% grūtnieču, ja, topošo māmiņu, un no tā var izvairīties, ja mēs esam balansā diezgan labi. Savukārt otrs pētījums, kas notika Dānijā, bija bērniem, kas ir pēc dzimšanas. Parasti mūsdienās tas arī ir diezgan liels fenomens, ka gandrīz 1 no 5 bērniem pirmajos 5 dzīves gados piedzīvo astmas lēkmes. Un šajā pētījumā piedalījās 500 bērni, un omega-3 deva bija apmēram 2,5 grami dienā. Tā ir tā deva, ko mēs saņemam tie, kas lieto balansēļu. Un arī šeit, par 50% pētījums secināja, ka ir iespēja samazināsies, ka bērnam būs astma, ja viņš būs balansā. Un ar šīm lietām abām divām mēs jau esam praksē redzējuši, ka ir māmiņas, kurām ir grūtniecības laikā, ja sevišķi otrajā grūtniecības pusē sliktas analīzes, kuras sākot lietot balansa eļļu, sakārto šīs analīzes un ka vairs nav tāda riska, kas var rasties no sliktiem parametriem veselībā. Tā, kāpēc viņš man iet atpakaļ? Laikam lūdzu kaut ko lieku piekopējus klāt. Tā. Un šis ir atkal pētījumi apkopot vienā tabeliņā, ko es esmu iepriekš jau redzējusi un rādījusi cilvēkiem. Ja mēs zinām, ka 7:1 ir vidējais balanss apmēram tiem, kas lieto, teiksim, mēnu cāku un eļļu, ko nopircis aptiekā, kas ir, no laba ražotāja, teiksim tā. Ja, tad pētījumi saka, ka tad, kad mēs to balansu dabūjam lejā uz 4:1, tad iegūstam labu risku priekšlaicīgi nenomirt. Ja? Un par astmu arī šeit bija pētījums, kas saka to, ka ja tev ir balans 10:1, tad diezgan spēcīga astma izpaužas, bet dabūjot jau 5:1 un labāk astmas simptomi samazinās. Tas pats ar artrītu, ja ir 5:1, diemžēl, kas 5:1, tad cik ir diezgan labs rādītājs mūsdienās, reti, kuram ir 5:1, teiksim, ja mēs skatāmies, kā cilvēki testējās un kas ar viņiem notiek. Tad, ja ir 5:1, tad artrīts kā bija, tā bija slikti, un mēs jūtamies slikti un sāp locītavas. Ja dabūs zem 3:1, tad iekaisums samazinās šiem slimniekiem, un ja samazinās iekaisums, samazinās arī sāpes. Lūk, ja
Nepietiek ar balansu artrītam, ja mēs runājam par artrītu, tad ir jāskatās, kas vēl ir jālabo uzturā, jo daudziem cilvēkiem organisms met ārā ļoti stiprus iekaisumus, jo, ja cilvēki lieto cukuru un baltos miltus, kviešu miltus, ja tā kā tas ir tas, ko es teicu, ja tu kaut ko dari un ar to nepietiek, tad rodas dziļāk, ja paskaties, kas vēl tev jādara, notici, pamēģini, dari kaut ko, maini kaut ko savā dzīvē. Un pēdējais pētījums bija par zarnu vēzi, par saslimšanu, un arī, ja cilvēkam ir 4/1, tad tas vēzis kā attīstījās, tā turpina attīstīties, bet ja dabūja lejā zem 2,5/1 vai zem 2/1, tad samazinās zarnas vēža šūnu izplatība organismā. Jā, tas, es pieļauju, ka ir līdzīgi reflektējums arī uz citiem vēža veidiem. Tā kā labi būt balansā, kas ir tas, ko es gribu pateikt, balans, viena no pirmajām lietām, ko mums vajadzētu domāt un kārtot, vienalga kādā veidā, vai caur uzturu, vai caur zīno balansēju, bet mēģināt pēc iespējas efektīvāk to dabūt. Nākamais solītis – pabarot šūnas un audus. Te es gribu mazliet parunāt par to, kāpēc mums vajag pabarot šūnas un audus. Skaidrs, mēs visi ēdam, taču barojam sev ikdienā, ja, ar pārtiku, ar vitamīniem, ar dārziņiem, vienalga ar ko. Ja, bet zinātne ko saka? Zinātne saka, ka cilvēks neuzņem pietiekami daudz svarīgu uzturvielu, un šī uztura nepietiekamība mūsdienās ir visā pasaulē. Ja, ne tikai amerikāņu pētījumi to rāda arī pēdējais, kas tur ir sarakstā, tas ir Eiropas valstīs veikts pētījums. Un nerādīšu sīkāk, es varu tikai pieskarties, nav man laika pilnīgi visu izstāstīt un parādīt arī pētījumos, kādas vielas trūkst un kas tur var būt A vitamīns, cinks un B grupas vitamīni, tas pats D vitamīns, vēl ļoti daudz dažādas citas svarīgas lietas un antioksidanti, kas trūkst katastrofāli cilvēku pārtikā. Bet kur tas viss rodās? Ja, mēs jau domājam, ka mēs izskatāmies šādi, ja, vizuāli. Mēs esam tie, kas normāli cilvēki, bet iekšienē patiesībā cilvēks izskatās gluži kā Āfrikas badacietējs, ja? Jo mēs uzņemam ļoti daudz kalorijas, bet lielākā daļa no kalorijām ir diezgan tukšas un bez uzturvērtības. Tas ir mūsdienu uztur fenomens. Un kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz pārtikas produktus mūsdienās ražo citādāk, to skaitā gaļu, gan lielopu, gan cūku gaļu, gan vistiņas. Ja, dzīvnieki ēd principiāli citādāk pārtika, nekā viņiem ir daba lēmus, viņi ēd ļoti daudz graudaugu produktus, līdz ar to arī viņu gaļā, miesā ir izmainīts tautskāba līmenis, ir par daudz omegas 6, par maz omegas 3. Arī tas pats attiecās uz zivīm, šajās te fermās audzētajās zivīs. Lielākā daļa zivju un jūras produktu, ko var nopirkt veikalā, ir fermās audzēti, ja, tā ir garneļu fermas, starp citu, tādas milzīgas platības daudz kur pasaulē. Arī salāti un dārzeņi tiek audzēti citādāk. Daudz, kas tiek audzēti saktajās platībās, nerunāšu par to, ka zeme ir noplicināta. Ja, tad audzē ezerkauliņus, savus dārzeņus uz laukiem, pat ja viņi laist viņus pavasaros ar vircu un piebaro, ja vienalga zeme ir noplicināta un tur samazināta uzturvērtība, bet šajos dārziņos, ko audzē saktajās platībās, tur pat nav augsnes, tur ir dažādas minerālu vatas, kurās viņas audzē un barības tiek piegādātas, barībvielas piegādātas caurulītēm, caur laistīšanas sistēmu, caur hidroponikām dažādām. Ja, un līdz ar to, protams, tur nav kas, kam vajadzētu būt pilnvērtīgi zemē, visai šai ekosistēmai tur nav. Tas pats ir ar tomātiem, viņus audzē akmens latēs, tā bilde no vietliņu tomātiem, un tad ir arī jautājums tāds būtisks, vai šajos tomātos ir tas likopēns, kas no mūsu no vēža sargā, tas antioksidants vai nav, jo daudzi augi un dārziņi izstrādā antioksidantus tad, kad tiek dabā apdraudēti, ja, jo antioksidants ir viņu līdzeklis, kā cīnīties ar vīrusu slimībām, sēnīšu slimībām, ar uzbrucējiem kaitēkļiem. Ja tas ir audzēts pasargātā slēgtā vietā, tad augs neizstrādā antioksidantus tik daudz. Bioloģiski audzētos dārziņos ir daudz vairāk antioksidantu un dažādu uzturvielu. Un galu galā cilvēks apēd pārāk daudz pārstrādātas pārtikas.
ja, kas ir safasēta lielveikalos tukša, ja, bez vitamīniem, minerālvielām, bez antioksidantiem. Tāpēc trūkst uzturvielu. Tas, ko Zīmā piedāvā, lieciet kaut ko vietā, un Pols Kleitons ir pats personīgi strādājis pie šī produkta, kas ir Xtend, tas ir vitamīnu un minerālvielu komplekss, kas satur vairāk, kā 45 dažādas aktīvas vielas. Tur ir gan vitamīni, gan minerālvielas, gan fito uzturvielas no augiem, jo tas produkts ir taisīts no auga ekstraktiem. Man te bišķiņ, ja, principā tas ir apmēram tā, kā mēs ēstu dārzeņus, ja, dārzeņus tabletītē, piemēram, dārzeņu augu tabletītē. Ar ko viņš ir būtisks ar to, ka tur ir auga ekstrakts, tagad viņš ir papildināts arī ar brokoļu ekstraktiem, un šie dažādi auga ekstrakti, ja jūs pagūglēsiet, paskatīsiet katru atsevišķi, redzēsiet, kāda viņiem ir ārkārtīgi milzīga ietekme uz veselību, uz ko tie antioksidanti labumu mums dara. Ja? Par kurkumīniem vien varētu sarakstīt daudzas 5 lapas ar to, cik viņi ir labi un kādus viņi, teiksim, kā viņi sargā cilvēku organismu. Ļoti daudz no šīm vielām mūs sargā no vēža, no dažādām likopēns, piemēram, ir sargā vīriešus no prostatas vēža, ja mēs ēdam to katru pienu, ja sievietes no krūtsvēža, zaļās tējas ekstrakti, un citi, kas ir vajadzīgi, lai organismu imūnsistēma labāk strādātu, lai būtu redze labāk, lai smadzenes labāk strādātu. Pēdējie karotinoīdi, piemēram, redzēja, kas visu redzes aparātu nodrošina, ja, lai nepiedzīvotu tik agri mākulas deģenerāciju acī, kas ir viss redzes mehānisms, principā, lai sargātos, lai būtu labāks. Tur ir arī ābolu sēkliņa ekstrakts, olīva ekstrakts, aļģu ekstrakts, ābolu ekstrakts un brokoļu ekstrakts kā pēdējais tika pievienots. Tas brokoļi arī, starp citu, ir izslavēti kā pretvēžu preparāts. Tā kā es nesaku, ka tā ir zāle pret vēzi, noteikti nē, bet tas ir ļoti labs profilakses līdzeklis. Kam viņš tika radīts? Viņš tika radīts tam, lai visas mūsu organismas šūnas un audi tiktu nodrošināti ar tiem nepieciešamo, lai to pabarotu, uzturētu un lai līdz viņi varētu labāk strādāt līdz firmam vecumam, jo mēs pēc vecuma, no 40 gadiem apmēram cilvēkam sāk prevalēt novecošanās process, viņš sliktāk atjaunojas, atsakot mums vajag balstīt, stutēt sevi, lai mēs labāk varam atjaunoties, lai būtu ilgāk skaisti un veseli. Vēl par vienu lietu, ko es gribu pieminēt šajā sadaļā, kā barot šūnas un audus, ir par šo attēlu, ja, kā mums tik galā ar visiem ikdienas stresiem. Cilvēki, kas ir atkal interesanti no situācijas viedokļa, ļoti daudz, viena tāda mūsdienu slimība ir depresija. Ļoti daudz cilvēku cieši no depresijas. Ir daļa, jā, kam tas ir noteikti kā diagnoze, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas par to negrib runāt, kam ir kauns par to runāt, jā, un kas pie ārsta neiet. Kam, teiksim, kas neietilps līdz ar to diagnozē, viņiem nav vēl diagnosticēts. Un vēl vairāk ir tādi cilvēki, kam ir traucēts miegs, kam ir pārmērīgs stress, kas no rīta mostas neizgulējušies, kam ir pastāvīgas trauksmes stāvokļi dažādi, kas ir kašķīgi, kas ir pārāk viegli aizkaitināmi. Burtiski tā kā bildē, viss ir pilnīgi garām. Un te ir atkal Zīmā piedāvā vienu produktu, kas darbojas kā dabīgs antioksidants un kā dabīgs antidepresants. Tā ir mana interpretācija par to produktu tēmu. Tas ir pilnīgs jaunums, kas ir pat nav mēnesis vecs, Latvijā ir dabūjams, saucās Viva. Un ir arī viens produkts, kas ir ārkārtīgi vērtīgs. Principā tas ir safrāna ekstrakts. Safrāns tiek iegūts no krokusiem, no krokusu drīksnām, un šis te produkts tas nav nekāds zinātnes jaunums, tas ir ļoti, ļoti vecs produkts Austrumu valstīs, Irānā un citur. Sen jau ir izmantots tāds ārsts Avicenne, savulaik viņu ir aprakstījis kā viņa veselīgo iedarbību. Ja jums ir traucēts miegs vai atpūta, vai arī pietrūkst, ir slikti garstāvokļi un pietrūkst laimes sajūtas dzīvē, ja? Kuram nav tādu
es teiktu, tādas laimes sajūtas, kurai īsti nav pamatojumi mūsu dzīvē. It kā viss ir kārtībā, bet kaut kas pietrūkst. Tad varbūt, ka tiešām mazliet ir jāpieliek klāt šis safrāna ekstrakts, ja, un jāpalīdz sev justies labāk izgulēties, ja, mazāk sajust stresu, cilvēks ir stresa noturīgāks. Te arī bija pētījums speciāli veikts šim te produktam, lai varētu paskatīties, kāda ir ietekme uz garstāvokli, stresu un dažādiem satraukumiem, novērtēt, cik viņš ir drošs, kā cilvēki viņu panes, un lai būtu zinātniskais apliecinājums produktam. Tas bija tikai 1 mēnesi ilgs pētījums, pieaugušie veseli cilvēki to lietoja, nevis slimi, bet rezultāts bija ļoti, ļoti tāds iespaidīgs. Principā zinātnieki to saka, viņam ir labāka ietekme nekā Prozakam, un viņam nav plakņu, ja, jo cilvēkam samazinās gan psiholoģiskā spriedze 4 reizes, gan depresija, dusmas, nogurums, apjukums 5-6 reizes samazinās nekā iepriekš, un vispār tāda negatīva garstāvokļa traucējuma svārstības, savukārt enerģija un vitalitāte pieaug 10 reizes, tā kā ir vērts viņu izmēģināt. Pati arī izmēģinu šo te produktu, man kādu laiciņu, jo man viņš ir manā lietošanā, lietoju 1 vai 2 tabletītes dienā, ļoti pieejama cena, viņam ir šobrīd, es pat nesaprotu, kāpēc viņš ir tik lēts, godīgi. Un tas, ko es sev konstatēju, ja man nav, es esmu diezgan mierīgs dabas cilvēks, un man nav tādu miega problēmu, man nav arī grūti aizmigt, bet to, ko es konstatēju, ka miegs ir dziļāks. Jā, tā kā tas nozīmē, ka organisms iespējams labāk atpūšās, līdz ar to tu labāk jūties nākamajā dienā. Un tev nevar tik viegli sakaitināt. Arī tie ģimenes locekļi, kas līdz šim varēja, arī īsti nevar jāvairs. Lūk, un tad 3. solīti par imunitāti es izlaidīšu šovakar, lai saīsinātu runājumo laiku un mazliet ieskicēšu nākamo, uz ko mēs varam tiekties, gan iegūt labāku ķermeni, augumu, gan arī sakārtot zarnu traktu. Ķermenis ir, protams, estētiska lieta lielā mērā, bet tas arī mums var nodrošināt labāku jušanos, gan fiziski, gan psiholoģiski. Savukārt zarnu traktu sakārtojot, to mikrofloru sakārtojot, iegūsiet ne tikai labāku vēderu izeju, ja mēs tā runājam, kā ir, bet arī veselīgāku, labāku smadzeņu darbību, jo tur ir milzīga saistība. Zarnu traktā ir slēpjas liela daļa mūsu imunitātes, arī imunitāte būs labāka, ja? Un ļoti, ļoti daudz citu būs labu ieguvumu. Par problēmām nerunāsim, un šo produktu es neaprakstīšu, jūs vaicājiet, ja interesē, tad tiem, kas jūs aicināja skatīties šo te webināru, dabūsiet arī papildus informāciju, bet principā šis produkts ir diezgan unikāls, darbojas 3 virzienos vienlaicīgi, ja, gan tiem, kas grib attīstīt muskuļu masu, būt skaistāki, kas daudz sporto, palīdzēs paralēli zaudēt liekos taukus, svaru zaudēt un sakārtot gremošanas traktu, kas patiesībā ir visbūtiskākais aspekts no šiem 3. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz skaistumu kopšanu, lai mazāk vajadzētu izmantot dažādas šādas procedūras vai aparātus, un lai āda būtu ilgāk gluda un skaista un elastīga, ir zem zīmā piedāvā arī diezgan unikālu vienu jaunu produktu, kas saucās ādas sarums, bet principā tā ir jaunības formula. Un arī šeit ir piestrādājis doktors Pauls Kleitons, jo tas nav parasts sejas krēms, tas nav parasts sejas sarums, kas kaut ko savelk vai strādā tikai kaut kur pa virsiņu vai aizķēpā mūsu sīkās krūnciņas, un mēs izskatāmies labāk, bet tas ir atkal viens fundamentāls produkts, kas strādā mums lielā mērā no iekšienes. Šeit ir neveiksmīgs tulkojums, ja, bet principā viņš kārto mūsu, palīdz būt stiprākai mūsu starpšūnu matricei. Ja jūs iedomājaties gultu dīvānu ar atsperēm, ja, tad viņš palīdzēs šim dīvānam atsperes uzturēt labā elastīgā formā, un tad arī dīvāns ilgi būs skaists un gluds un izturīgs. Ja, tas ir tāda līdzība ar mūsu dzīvi, ja, bet arī tur ir iekšā vielas, kas liek organismam strādāt un aizsargāt mūsu ādu, aizvietot, lai uzturētu šūnas un lai atjaunotu visu, ko vajag atjaunot. Ja. Un tad, protams, ka daudz teiks, tad varbūt man vajag tur krēmiņu, jā, bet
kopumā par zemzīmo veselības koncepciju, ja, pievienojoties tai un darot to tā diezgan fundamentāli no pašas apakšas, pirmkārt sakārtosiet uzturvielu balansu, augstskābu balansu, omega-3, omega-6, papildināsiet to, kas trūkst organismā. Arī es kādreiz, tas, protams, arī ir naudas jautājums, ja mēs ģimenē vienmēr esam uzskatījuši, ka balansam ir milzīga nozīme, jo tie veselības ieguvumi, ko mēs esam ģimenē ieguvuši, tiešām ir pārsteidzoši, un mēs netaisamies no tā balansa eļas atteikties, un līdz ar to viss pārējais ir sekundārs. Bet tad, kad es pievienoju savai diētai klāt arī ekstēnu, tad es sapratu, ka labs var būt vēl labāks. Ja? Un tur ir būtiska atšķirība arī, ko mēs panākam, kad uzņemam to, kas mums ir trūcis visu laiku. Mēs sakārtosim bardaku zarnu traktā, ja? Un, protams, kustības jāliek klāt pašam, jo zīno to vienmēr veicina. Gan svara samazināšanu, lieko svaru nomešanu, gan sportiskās formas attīstīšanu, ja tā kā vairāk vajag staigāt. Bet, kas ir svarīgi ir šī kompleksā pieeja. Ja mums nepietiek ar to, ka mēs uzķēpāsim krēmiņu vai kaut ko uz sejas un aiziesim uz solāriju vai pamasēsim sevi vai tam līdzīgi, svarīgi ir sev barot no iekšienes un tad to krēmu pielikt beigās no ārpuses, tad tas būs tā kā tāds punktiņš uz īburtiņa. Ja? Un šis puisis ir, principā, kurš visu mūžu ir cīnījies ar savām ādas nopietnējām problēmām, līdz 11 gadiem, ja, meitenes ar viņu uz randiņu negāja, tas puisis ir no Islandes, no mūsu pašu vidus, kad ņemot kompleksi pieeju, ja, savam organismam lietojot balansēļu, liekot klāt ekstendu un paralēli lietojot arī uz ādas serumu, ja, var iegūt šādu fantastisku rezultātu, ka cilvēks jūtās kā beidzot normāls. Ja. Es nezinu, vai viņš jūtās labi, es pat arī runājusi, kā viņš fiziski, ko viņš vēl izjūt no balansa, bet ārējais izskats runā pats par sevi. Un tur nav Photoshops izmantot. Tā kā paldies par uzmanību. Jums šovakar, ja ir kāds jautājums, es varu mēģināt īsi atbildēt, vai arī kāds komentārs. Pēdējās sekundes es pat esmu iekļāvusies savā laikā. Paldies tiešām jums, ka jūs piedalījāties, ka jūs veselu stundu arī izturējāt. Ja ir jautājumi, jautājiet tiem cilvēkiem, kas jūs aicināja. Jūs varat atrast arī Daci Dankeviču Facebookā un uzdot man dažādas jautājumus. Paldies! Lai mums visiem laba veselība, ar labvakaru, jauku vakaru!